Kāds tas ir tas stāsts? Storijas tāds? Ka vairākas nedēļas jau dzīvojos pa Balī. Tas, man liekas, ir zināms. Tad storijas visdrīzāk ir tāds, ka šī ir mana istaba. Es esmu atpakaļ. Es jau visāk sakot dzīvoju pie šiem saimniekiem. Viņiem tagad ir cita istaba. Pa istabu es maksāju kaut kādus 18 eirikus pa vienu nakti. Tas ir diezgan virs mana budžeta, bet šeit ir ļoti ērti. Man ir pastieties, kāds man ir. Tādā istabā man arī bija masīva koka galds un datorkrēsls. Ir pietiekami ērti, lai varētu sēdēt pie datora un vairākas rozetes, super ērta gulta un pasties pa logu viss ārā zaļš. Kur es paliku? Jā, super ērta gulta un ārā zaļš pa logu, un kad līst ir vispār fantastika. Un tad mēs varam iznākt ārā. Šeit uzreiz ir plus 30 grādus velma. Labi, nav 30. Viss, un šī tāds ir tas nomeņš, iepriekš es dzīvoju, kurač tur. Tā kaut kā. Man ir aizdomas, ka viņiem ir vai nu pa nakti mērkaķis vai ķirzaka. Milzīgi ķirzaka es biju redzējis jau, ka katru vakaru man tiek apgāsta miskaste un viss ir ārā izkritis. Un es domāju, tā nevar būt, ka vējš, jo nav tik stiprs tas vējš. Iekšā, cik mums ir? Iekšā mums ir plus 23 grādi. Tā kaut kā. Pa lielām visas dienas tiek aizvadītas strādājot, tepat tās ir sporta zāle, tepat var veļu izmazgāt, tepat ir veikali. Es esmu it kā diezgan turistiskā vietā, bet nav tā, ka te čum un muģi tie turisti un pabrauc bišķiņ tālāk. Jā, tur ir viņi, tur arī cenas ir dārgākas, bet tas, ka citi saka, ka Balī ir ļoti turistiska, es ticu, ka citas salas varbūt nav tik ļoti. Izbrauc bišķīt ārā no turistiskā Čangū vietas un viss ir ok. Es esmu atbraucis jau visai salai apkārt un daudzas vietas tiešām ir optimāli piemērotas, ja ļoti patīk var dzīvot. Esam šodien atbraukuši uz vienu ūdenskritumu. Redzēsim, ko mēs tur redzēsim. Tā jau skatāmies, kas notiks tālāk. Šis ļoti vienkārši. 50 rūpijas, 50 000 samaksājam. Balī. Pētējiem lejā. $400 pakāpieni, lejā 400 augšā. Šodien jau diezgan daudz tūkstoši ir nostaigāts. Kalorijas sporta zālē tā maucam dzībajā. Šoreiz uzvilku hiking apaus. Bet es sapratu, ka būtu pieticis arī ar botām. Viss, kas bija ieteikts, nevilkt šļopkas, čības. Jā, bet tas būtu bijis sarežģīts. Droni pie paša nevarēs lidot, bet teica, ka ir vietas, kur var lidot, tā kā es domāju, iemužināsim.
Reku vecīgs bruģīts ir uzlikts. Ko tā, nu? Es jau pat nezinu, kurš šitas ir Džungles Massive manējais. Tik daudz džungļos ir būts un staigāts un redzēts. Manuprāt, pa pēdējiem gadiem nav redzēts tik daudz. Tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka pēdējos es savas dzīves laikā neesmu redzējis tik daudz, cik es esmu piedzīvojis pēdējos 2 gados ceļojot. Tā kā ceļojiet, draugi mīļie. Labi, ka paņēma līdzi. Ko mēs maucam šīrā, ej? Pasties, šef. Te var arī noģumīt. Nu ko? Mēs ejam žumīt? Mēs ejam peldēties? Vai mēs neejam peldēties? Ko? Pamēģināt. Labi, karoči, es visdrīzāk nepeldēšos. Es nepeldēšos, jo vajag augsts ūdens. Apstieties uz to pusi. Ūdenskritums redzēts, cilvēkiem palīdzēts uzņemt bildes gan pārīšiem, gan meitām, kur mammas nebildēja viņus. Jo nevarēja nokāpt zemāk pa trepēm. Savas netik vai aktīvās dzīvesveida izvēles dēļ. Labi, šito kat. Mums ir visti. Mēs pa džungļiem. Pa džungļiem staigā vistas. Šito gan es nebūtu gaidījis.
Es nezinu, kā lai jums parāda, cik liels šis koks ir, bet daži fakti par koku gan būs. Viņš ir grūti pateikt, no cik vecs viņš ir, bet viņi uz lapiņas ir uzrakstījuši aptuveni no 1300. gadiem. Šim kokam varētu būt ap 700 gadu. Aptuveni. Nereāli liels. Nereāli liels. Un šis te koks. Mēs cik te daudz cīnās kaut kāds kūdris. Mēs cik te daudz knišļi dzīvo. Ka tur ir bijis zars, gan jau nolūzis. Kur arī es ka putniņi dzīvo. Labs, kā viņam saknes vijās. Pa ziedojumiem varēja tikt iekšā. Kas tu šeit? Cānis, jā.